Vecais Jūzis skolas sargs tikai izskatās tāds bargs. Sēž zem trepēm, lūž zem brunčiem un slien te kā 5 brunčiem. Labrīt, man dārgie skatītāji. Ir ļoti foršs rīts. Un šodien es Kera virtuve jums parādīs, kā uztaisīt veselīgas brokastu maizīšu asortī. Šorīt, man mīļie skatītāji, būs veģetāro un veselīgo maizīšu asortī. Būs tādas nestandarta maizītes, jo sīpola maizīte, gurķu maizīte, tā nav pagātne, bet tā ir ikdiena. Bet es jums parādīšu nestandarta veģetārās maizītes un mums veselīgas. Mums būs kartupeļu maizīte, būs ābola maizīte un būs citronu maizīte. Sākam, protams, ar to, ka smērējam uz maizītiem sviestu. Tas ir, protams, neatņemama sastāvdaļa, un viņš satur tikai piena produktus. Tas nav nekas neveselīgs, un mūsu maizītes ir uzsmērētas. Tālāk ņemam ābolīti. Tā šito mēs paņemam malā. Mums vajag tādas smukas šķēlītes. Tagad ņemam to vidiņu ārā, protams, un liekam uz mūsu pirmās maizītes. Varam arī nogriezt otru šķēlīti, un atkal ņemam vidiņu ārā ar visām sēkliņām, un liekam uz mūsu pirmās maizītes. Tā. Tālāk ņemam citroniņu. Kā nu kurš vēlās, mīļie skatītāji, man jau patīk to miziņu paņemt šādā veidā nost, un liekam uz mūsu otrās maizītes. Ņemam otru šķēlīti un daram tieši tāpat. Un liekam virsū. Stāv pļavā alnis, un zaķīts viņam skrien, skatās sejā un pakaļā, sejā, pakaļā. Un tā kādu pusstundu. Alnis beigās saka viņam, zaķīt, ko tu visu laiku man skaties? Tad tu man skaties sejā, tad pakaļā. Zaķīts saka, es skatos un nesaprotu, kā ar tādām olām var tādus ragus dabūt. Dārgie skatītāji, Kera virtuve atvainojās par to, ka bija tik liela pauze, jo es medīju visādas jaunas receptes un to darīju tikai jūs dēļ, man mīļie skatītāji, lai jums principā nav jāskatās viens un tas pats, un kā sakās, kas ilgi nāk, tas labi nāk. Tā kā turpinājums būs, es jums apsolu, ka būs labs, un kā mierinājums es jums varu vēl vienu anekdotu izstāstīt. Atnāk vīrs mājās, piedzēries. Sieva jau kā jau zināms, nelaidīs tādu iekšā. Bet mēs jau vīrieši esam cik viltīgi, tik arī reizēm bezkaunīgi. Un viņš saka sievai caur durvīm, kad viņš ir atnesis rozes pasaules skaistākai sievietei. Sieva priecīga attaisa durvis un prasa, kur tad rozes? Vīrs saka, kur pasaules skaistākā sieviete? Un tagad, man mīļie skatītāji, mēs nobeidzam mūsu brokastu maizītes ar kartupeļu maizītēm, ar svaigu kartupeļu. Ņemiet vērā ar svaigu kartupelīti, jo viņš ir ļoti veselīgs. Tā, man mīļie skatītāji, mūsu veselīgās brokastu maizītes ir gatavas. Mēģinam citronu maizīti, tur, kā mēs zinām, iekšā ir daudz C vitamīna. Labs. Tālāk, svaiga kartupeļu maizītē ir ļoti daudz A vitamīns, kas dod enerģiju. Un ābola maizītē ir pilna ar D vitamīnu, tas dod atspirdzinājumu rītam. Kādu? Kā mēs visi zinām, mīļie skatītāji, visi mēs būsim kādreiz paradīzē, ja ne visi, tad puse točna, par sevīm es nerunāju, bet tas tā.
augšā debesīs divi vīrieši satiekās, un runājās. Viens prasa otram, kā tu šeit nokļuvi? Viņš saka, kā, es nosalu. Jā, tā man īpaši patīkami. Viņš arī viņam, attiecīgi arī prasa pretī, no kurienes tu te respektīvi esi. Viņš saka, es aiz laimes. Šis saka, kā aiz laimes, kā tu vari dabūt gatavu? Viņš saka, atnāk mājās vienreiz, ātrāk no komandējuma. Skatos sieva, mājās viena pati, bet halātā gulta savandīta. Viņš saka, man tā sirds tāda, tāda vāja, es pārbaudīju visas kapis zem gultas, nav nekur neviena, aiz laimes, ka sieva man tomēr nekrāpja, es dabūju sirdsnieku. Otrs atbild, viņam muļķis tāds būtu pasties leduskapī, abi tagad būtu bijuši dzīvi. Šitādus vajag biežāk taistīt, Un, dārgie skatītāji, lūdzu atbalstiet mani, jo man ir vajadzīga motivācija un iedvesma no jūsu puses, jo jūs esat principā mans galvenais emociju avots, no kā es smeļos turpināt savu raidījumu. Tā kā lūdzu savas idejas un domas, un arī enerģiju skatieties manu mājaslapu, šērojiet un atbalstiet, jo viss ir atkarīgs tikai no jums. Es viens neko nevarēšu izdarīt. Paldies jums!